Mēs sarunājamies ar Jevgeniju Aleksejeviču Fjodorovu. Jevgenijs Aleksejevičs ir Krievijas armijas pulkvedis. Jevgenijs Aleksejevičs ir ekonomikas zinātņu kandidāts, Krievijas parlamenta apakšpalātas deputāts, Valsts domas budžeta un nodokļu komitejas loceklis, kā arī Krievijas federācijas īstais valsts padomnieks. Šī nav mūsu pirmā saruna. Mēs ar jums esam uzņēmuši ļoti daudz video, apmēram pirms 10, 8, 7 gadiem. Un kāpēc es šodien pie jums atnācu? Lūk, 2025. gadā, jā, šodien ir 2025. gada jūnijas. Tāpēc, ka lielākā daļa jūsu prognožu un paredzējumu izrādījās pareizi. Ne visi 100%, bet tomēr es salīdzināju ar daudziem citiem politiķiem, dažādiem analītiķiem, pļāpātājiem YouTube tur. Ar dažādiem es ar visiem salīdzināju. Un izrādījās, ka jūsu prognožu procents, kurus jūs toreiz pagātnē izteicāt, jā, ir ļoti augsts. Jūs pārspējat visus. Jums ir ļoti daudz trāpījumu tajā, kas tagad notiek. Tas, ko jūs paredzējāt, ir piepildījies. Tur pilnībā vai daļēji, jā. Vai arī piepildījies, bet nedaudz citādā formā. Bet neskatoties uz to, tas ir noticis. Un man, protams, ir interesanti, kāpēc jums piemīt tāda paredzēšanas spēja. Tu acīm redzami neesi gaišļaģis, vai ne? Nē, ne kaut kāds astrologs, nekas. Tas ir, jūs vadāties no noteiktiem apsvērumiem. Kāds ir tavs noslēpums? Mēs vadāmies no zinātnes. Zinātne vienmēr sniedz atbildi, jo zinātne ir stingra formula. Lūk, 2 + 2 ir 4. Tas, ko mēs prognozējam, nemaz nav sarežģīti. Jebkurš cilvēks, kurš apgūst šo metodiku, un mēs šajā gadījumā balstāmies uz nāciju konkurences zinātnes metodiku, uz principiem, kas vispār raksturo cilvēces vēsturisko veidošanos, kā tā dzīvo uz zemes, kādas ir attiecības starp cilvēkiem, starp valstīm, nācijām. Tāpēc motīvi šajā uzvedības algoritmā visiem ir vienādi. Atšķiras tikai mērķu sasniegšanas metodas. Tāpēc to zina tie, kas šajā jomā orientējas, un vistuvāk tam ir vēsturnieki un juristi. Viņi jums arī iepriekš varēs sniegt visus prognozes. Nekā sarežģīta nav, ja jūs esat iedzivinājies šajā zinātnē, šajā matemātikā. Ne katrs prot salabot krāmus, bet ir santehniķi, kuri to prot darīt. Tas nav tāpēc, ka viņi būtu ģēniji, bet gan tāpēc, ka viņi vienkārši ar to nodarbojas un ir izpētījuši šo jautājumu. Tāpat ir arī šeit. Proti, mēs saprotam, kā notiek attiecības starp nācijām, un mēs saprotam, caur ko tas notiek un kāds būs šo attiecību rezultāts. Uz kā jūs balstāties? Lūk. Nāciju konkurence. Darīsim tā. Nāciju konkurences teorija. Jā. Cilvēki uz planētas Zeme dzīvo kopienās, ko sauc par ciltīm, vēlāk par valstīm. Tagad to sauc par nācijām, valstīm nācijām. Lūk, dzīvnieki dzīvo baros spraidos kādās tur grupās. Tā ir viņa dzīves forma. Un savā starpā šie, apvienojumi konkurē. Tā ir konkurence, lūk, dzīvajā vidē, jā, konkurence dabā. Cilvēks dzīvo caur konkurenci valstīs, nācijās un iepriekš ciltīs. Tātad valsts, ja mēs salīdzinām ar dzīvnieku pasauli, tas ir kāds spiets, vai ne? Jā. Bišu spiets. Vai arī tas ir vilku bars? Uzskatiet, skudrpūznis. Skudrpūznis. Šeit. Labs vārds. Šeit viņš dzīvo šajā rupji runājot ļoti rupji skudrpūznī. Un konkurē ar citiem skudrpūzņiem. Un evolūcijas rezultātā mūsdienās ir palikuši 193 šādi skudrpūzņi. Jā. Tātad jūs saskaitījāt visus štatus? Jā, kas ir reģistrētas ANO. Jā. Labi. Un tā ir konkurence starp tautām? Tā ir konkurence starp tautām. Un no tā izriet visa cilvēces dzīve ir nepārtraukti kari. Kā spilgt šīs konkurences piemērs? Lūk, jūs paņemat jebkuru vēstures mācību grāmatu un paskatāties, parasti beigās ir īss vēsturisko notikumu apraksts. Un tur jums ir tikai karu uzskaitījums. Karš, aplēršanas gāšana, karš, revolūcija. Lūk, tas arī ir koncentrēts tautu konkurences izpaudums augstākajā konkurences cīņas formā karu veidā. Visi kari ir tikai par teritorijām. Proti ir arī kari, kas nav par teritorijām, tie ir starposmi. Tie parasti nav tik vērienīgi. Jebkurš liela mēroga karš ir robežu maiņas rezultāts vai arī, ja robežas nemainās, tad tas ir attiekšanās no kādas teritorijas. Tātad tā ir cīņa gluži kā dzīvniekiem par dzīvesvietas areālu vai par kādu kontrolpunktu, kur, piemēram, kāds bažs kontrolē noteiktu teritoriju. Tātad nācijas savā starpā konkurē un par? Un teritoriju konkurences produkts. Par izdzīvošanu? Pamatā tas ir izdzīvošana, gluži kā dzīvniekiem, protams. Jā, pilnīgi vienādi, jā. Jā. Par izdzīvošanu. Tātad, kurš izdzīvos, kurš kuru, tā teikt, pārņems pakļaus. Izdzīvos. Bet tā kā nācija ir, kā mēs ar jums apspriedām, kā skudru pūznis, tad attiecīgi tās ir funkcionēšanas likumi. Cilvēki jau visur ir līdzīgi, gan šeit, gan Anglijā, gan Francijā.
bet tieši viņu kopiena ir tas konkurences posms lūk kopiena. Un, attiecīgi, teritoriālā paplašināšanās ļauj šai kopienai mainīties, uzņemot arī citus cilvēkus, ja viņi ir gatavi spēlēt pēc šīs kopienas noteikumiem. Otrajā, trešajā paudzē viņi jau būs aizmirsuši, ka viņas ir pārņēmuši. Tātad cīņa par nacionālo kopienu izdzīvošanu, tā ir nāciju konkurence. Jā, visa teritorija uz Zemes, uz planētas Zeme ir sadalīta. Attiecīgi, ja tu gribi kļūt lielāks, tev tā ir kādam jāatņem. Kāpēc nevar sadarboties? Tāpēc, ka cilvēka būtības, tāpat kā jebkuras dzīves būtnes, motīvs ir konkurējoša paplašināšanās. Jā, varbūt vilks teorētiski varētu sadarboties ar aitu, ganīt aitas un baroties ar pienu. Bet dabā tā nav. Tā ir dzīve. Teiksim tā, Dievs vai kas cits ir sakārtojis dzīvi tieši tādu, kāda tā ir. Cilvēks kā dzīva būtne ir daļa no dabas ar savām pieejām un principiem, tāpat kā citā dzīvajā dabā. Smadzenes ir tas instruments, kas atšķir cilvēku kā dzīvu būtni no, piemēram, tīģera, vilka vai lāča. Viņiem ir arī smadzenes. Dažādas efektivitātes pakāpes. Jā, ir naģi, zobi, ausis, un tad ir arī spēcīgas smadzenes. Mērķis principā nemainās, vai ne? Tas ir, tas, kura dēļ dzīvo visas dzīvās būtnes, kura dēļ dzīvo arī cilvēks. Tam es pievēršu uzmanību. Vai jūs saprotat? Lūk, tas, kādēļ dzīvo viss dzīvais, cilvēkam parādās arī kultūras sastāvdaļa. Jā, tā, protams, ir būtiska, 1000 reižu lielāka nekā citām dzīvām būtnēm, jā. Bet principā tā galvenokārt nemaina jēgu un mērķi. Tā ir uzslāņojums pamatam. Jā, tas pats par sevi nemaina mērķi. Īpaši tas attiecas uz nāciju konkurences cīņu. Atsevišķam cilvēkam nācijas iekšienē var būt privileģēts stāvoklis. Viņš var būt dzejnieks, rakstnieks. Visi viņu mīl, taču tas pastiprina kultūras sastāvdaļu, un kultūras sastāvdaļa paaugstina nācijas statusu. Bet nācijas statusa paaugstināšanās labvēlīgi ietekmē tieši šīs nācijas konkurences cīņa. Tāpēc nācijas principā mīl savus, tā teikt, kultūras darbiniekus, jo ģeopolitiskā, vēsturiskā izpratnē izcils kultūras darbinieks labāk nekā karavīrs sasniedz nācijas dominēšanas mērķi. Teiksim tā, viņi iet dažādiem ceļiem. Karavīram ir savs uzdevums, kultūras darbiniekam savs. Dažādas sfēras. Bet valstī būtībā tā ir vienota telpa savas ietekmes pastiprināšanai. Jebkura liela valsts, un jo īpaši impērija kā jūs, nākamais valstiskuma attīstības posms vēlas paplašināties. Tas ir pamatprincips. Paplašini. Kad tu ieņemsi savu vietu, kur tev, piemēram, šajā reģionā, Eirāzijā, vairs nav fizisku robežu, tu noteikti līdīsi citā kontinentā. Tas ir princips. Starp citu, tāds pats princips bija arī Padomju Savienībai. Kāpēc tā vispār līda visur, rīkoja revolūcijas visā pasaulē? Afganistānā. Pēc tā paša principa. Un ne tikai Afganistānā, bet arī Latīņamerikā, visur arī Āfrikā. Jo tas ir princips, tas ir cilvēku un nācijas konkurences cīņas princips paplašināties, līdz tevi aptur citi. Tātad tu pūtīsies, kamēr tevi neaptur kāds, kurš arī pūšas. Un tieši šis ambīciju sadursmes brīdis arī nosaka jaunas robežas pēc sāsinājuma, kas izpaužas kā pasaules karš. Tagad mēs varam daudz komunicēt ar ārzemniekiem, kas agrāk nebija iespējams. Un, visi ir normāli cilvēki lielākoties. Normāli vācieši, normāli holandieši, normāli amerikāņi, ar viņiem var normāli sarunāties. Viņi tev neko ļaunu nenovēlu. Es arī viņiem neko ļaunu nenovēlu, jā. Bet tieši valstiskā sistēma, tās nonāk pretrunās, tām ir sava veida konkurences cīņa. Margiņi savā starpā nedraudzējas. Jā, bet ko tad darīt, ja mēs cilvēki normāli savā starpā komunicējam un mums nav pretenziju vienam pret otru? Bet valstī gan ir pretenzijas, un mēs piedaram dažādām valstīm. Ko darīt? Dzīvot. Šajā dzīvē dzīvot pēc šīs dzīves noteikumiem. Ja jūs nevēlaties, lai tieši jūsu paudzē rastos problēmas, tad cilvēku sabiedrībā ir izstrādāti mehānismi. Piemēram, bandīti. Viņiem taču arī ir savi attiecību noteikumi, vai ne? Jā, viņi tur sit, nogalina viens otru, bet tajā pašā laikā viņiem ir noteikti noteikumi. Un šie noteikumi, piemēram, ir izstrādāti šo noteikumu rituāli. Mēs to saucam par tiesībām. Tātad pirms tiesībām bija rituāli, kas vēlāk pārtapa tiesībās kā konkrētas zinātnes dokumenti. Es, piemēram, esmu jurists tādā veidā, juridisku dokumentu un tā tālāk veidā. Tātad bandīti karo savā starpā. Bet tas taču nenozīmē, ka viņi katru dienu šauj viens uz otru. Tas nozīmē, ka viņi vienojas. Sakā viens otru apsēdās, ņēma vērā zaudējumus. Viņi ņēma vērā, ko var darīt viens, ko var darīt otrs banda, un nonāca pie vienošanās. Tu aplaupi šo ielas pusi, vāc nodevas, no šīs puses es aplaupu, vācu nodevas vācu no stendiem.
un tas arī viss. Karš ir beidzies. Tad pretrunas uzkrājās. Viens no viņiem nolēma, ka viņš jau ir foršs. Viņam tur nav 500 bandītu, bet jau 1000. Un atkal, Vai kāds cits vārds? jā, vai kāds cits vārds. Atkal karš, par kuru atkal tika panākta vienošanās. Principā šādi darbojas cilvēces mehānisms, tikai to sauc par likumu. Tas ir pasaules karš piekritu. Ja mēs runājam par tiesībām, par tautu konkurenci, par to organizācijas formu tiesību veidā, jūs saņemat atbildes par to, kas tagad jādara. Ne tikai to, ko Romas impērija darīja pirms 2000 gadu, bet arī to, kas jādara tagad. Jā, Vai tu saproti? Jo sistēma ir tikai viena. tas viss ir viens un tas pats. Kā izrādījās, viss parasti ir vienāds gan dabā, gan starp cilvēkiem, gan starp bandītiem, starp valstīm. Viss ir vienāds, viss princips ir viens un tas pats, un visu rīcība ir vienāda. Tāpēc, ja jūs zināt šos principus, jūs varat izveidot stratēģiju, balstoties uz šiem principiem un iegūt rezultātus.